Amatu dienā Ventspils Piejūras Brīvdabas muzejā ar Kurzemes podnieku cepļa atvēršanu noslēgušās podnieku dienas. Šo tradīciju vairāk nekā 20 gadu garumā muzejs turpina kopt sadarbībā ar keramiķiem Baibu un Ēnāru Dumpjiem. Projektu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Muzeja zinātniskais direktors Armands Vijups, kurš arī te klātesošs ir mums katru gadu, vēlējās, lai šeit Brīvdabas muzejā būtu ceplis, kurā varētu rīkot amatu dienās apdedzināšanas demonstrējumu. Un tad mēs kopīgi nolēmām, ka Kurzemē ir vajadzīgs kurzemes ceplis, un uzbūvējām šo krāsni pēc Rucavā senāk bijušu krāšņu parauga. Es esmu pieradusi traukus dedzināt podnieku dumpju ceplī. Viņš ir kantains, pavisam citas formas, cita izmēra. Un tad attiecīgi atbraucot šeit uz Ventspili, kurā ir Rucavas ceplis, tad attiecīgi pavisam dedzināšana ir savādāka. Ir savas nianses, kas ir jāievēro, un, protams, līdz ar to arī rezultāts ir tāds, ka nekad neparedzams. Katreiz var sanākt pavisam savādāk, un ugunī sava nodeva arī ir jāatdod. Šogad podnieku dienās piedalījās podnieki no Madonas, Cēsīm, Rīgas, Rucavas un Ventspils. Nedēļas garumā tapa vairāki simti trauku. No visām pusēm sabrauc nededzināti trauki, un tad mēs sakrāmējam, saglazējam rijā tur, un pēc tam šitien sakrāmējam un tad dedzinām. Man meita Marta arī šodien ceplī salika vairākus traukus. Laikam Martai bija 9 trauki, ja? Man bija 63 dažādi trauki, krūzītes, bļodas, alus kausi, viss kaut kas. Amatu dienā apmeklētāji varēja vērot podnieka cepļa atvēršanu un novērtēt rezultātu. Ir arī vēsturiskie atdarinājumi, kas ir gan viduslaiku akmens masas krūzes, gan bļodiņas, kas ir 17. gadsimta atdarinājumi, gan arī tātad Rucavas keramikas kopijas atdarinājumi un vidzemes trauki. Amatu dienā Piejūras Brīvdabas muzejā notika arī amatnieku tirgus un amatu demonstrācijas, un apmeklētājiem bija iespēja arī pašiem līdzdarboties amatniecības izstrādājumu tapšanā. Te ir dieva zīmīte, trīsstūrīs, tad ir aplīta saulīte, māra līkloči, dažādi. Tieši meklēju tādu cilvēku, kurš dara, un es atradu, un nebija tāda materiāla, un mēs sarunājām, ka šodien būs šeit, un es meklēju, nevarēju atrast, un jau domāju, iet uz mājām, bet atradu. Pašā stūrī mums palika. Līdzīgi katru gadu, bet tāpat nenožēloju atbraukt, patīkam visus redzēt, visus amatnieki, ko ir sastrādājuši, un patīk šeit staigāt, interesanti.